Labdien! 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 Žēl, ka skatītāji nevar pateikt labdien, nu tā kā video ierakstā. Nu, Bet es, viņi ne... gan jau arī ir pievienojušies. Jā, bet es nebrīnīšos, ja nākotnē varēs kaut ko tādu izdarīt. Šodien mums ir 15. decembris, viena diena pirms atkušņu sākuma Latvijā, un pie mums ciemos ir Toms Kalniņš. Čau, Tom! Jā, nu sveicināt. Jā, tad Rīgas mata rubrikā, kur mēs iemūžinam Latvijas šahistus, tad šodien mums ir Toms Kalniņš. Tom, kas tu tagad esi? Kā tu teiktu cilvēkiem, kad tev prasa? Es esmu brīvs cilvēks. Jā, nu neko esmu palicis par šaha entuziastu. Jā. Bet tā man nekad nav paticis ar kaut kādiem, iepazīstināt sevi ar kaut kādiem činiem un amatiem un nosaukumiem. Paliekam pie šaha entuziasts ar Labi. bagātu pagātni. Jā. Toms vadīja, cik ilgi tu vadīji šaha federāciju? Es nevarēju atcerēties. Tur ir, var dažādi to izskaidīt, bet sanāk īstenībā kā 2,5 gadi. Jā, jā, nu tu uzreiz pēc Krakopa nāci, vai ne? Jā un nē, arī Krakopa laikā. Jo 21. gads vēl bija, kad Māris bija Latvijas šaha federācijā. Tad es iesaistījos, tas bija kaut kāds 21. gada marts vai aprīlis. Es iesaistījos, uzreiz paņēmu kaut kādas arī vairākas lietas. Pēc tam, tobrīd vēl ģenerālsekretārs bija Alberts Cimiņš. Tad, kādā sanāk vai nu septembris vai nu oktobris tas bija, joprojām 21. gads, tad viņš to amatu atstāja un arī atstāja federācijas valdi. Es to pārņēmu, un tad 22. gada janvāris vai februāris, tad arī Māris Krakops atstāja valdi kā prezidents, arī kaut kāds viņa pienākums es pārņēmu. Okay. Nu, un tagad kā modernās Netflix filmās, kur ir notikumi jauktā secībā, tad mēs tagad atgriežamies uzreiz tavā bērnībā. Pastāsti varbūt par sevi, no kurienes tu esi un kā tu nokļuvi līdz šaham? Jā, 100% rīdzinieks. Kā es nokļuvu šahā? Laikam lielākoties braucu ar otro tramvaju uz Vecrīgu no Pārdaugavas. Jā. Protams, man kaut kā, kad pirmajā klasē bija jāizvēlās pulciņi, kaut kādas nodarbības, mani mamma aizved uz šaha skolu. Toreiz tā vēl bija Audēja ielā, 5. stāvā. Īstenībā baigi labi atminos, jā. Un kaut kā, es nevaru teikt, ka man šahs baigi sanāca, vai joprojām sanāk. Man ļoti ilgi vajadzēja cīnīties, lai dabūtu 4. sporta klasi. Kaut kad salīdzinoši vēl arī izpildīju 1. sporta klasi un meistara kandidātu. Pie tā līmeņa ir esmu arī apstājies. Tā kā es nevaru teikt, ka es biju baigi talantīgs šahists vai man tas ļoti patika, bet kaut kā sanāca, ka tas palika dzīvē, jo paralēli bija vis kaut kādi citi sporta veidi, citas nodarbes, bet šaham kaut kā tā sanāca, ka vienmēr bijis vieta dzīvē. Nu, tā kā mūsu leģendārais Jānis Vītiņš saka, ka nav bijušo šahistu, ja? Tas tāds. Jā. Un arī tas, ko tu pats teici par šaha entuziastiem, man patīk, ka arī tur spēlētāji, kas ir stipri, varbūt starptautiskie meistari, sevi bieži arī tā sauc, vai pat daži lielmeistari. Un līdz ar to visi, kam ir zem 2600, ir šaha entuziasti. Labi, tur ir arī mēs ar tevi, cilvēkam, kurš tikko sāk spēlēt šahu, mēs ar tevi varam likties arī liela profesionāli šahā. Bet tas jau viss ir atkarīgs tiešām no tā līmeņa, no tās perspektīvas, kā tu to visu skaties. Un tiešām pasaules, nekavējam laiku. Jā. Nē, un tad varbūt tas galvenais, tad, ko tu varētu pastāstīt par to periodu, kad tu biji Latvijas šaha federācijas, tieši ģenerālsekretārs, var teikt arī, mēs arī redzējām, tāds redzamākais Latvijas šaha dzīves, nezinu, tur veidotājs, ja tā var teikt. Visur tu vismaz biji klāt, ja?
Kas tev varbūt Jā, tādi, jā, varbūt, zini, kā kaut kādas veiksmes, varbūt tās arī neveiksmes būtu interesanti. Nu, varbūt ne tavas, bet citu, ja? Un tad varbūt kas nepalika izdarīts, vai ko tu domā, nu, ka varētu vēl. Nu, tādas varbūt 3 aspektus. jā. Veiksmes, neveiksmes, izdarītais un neizdarītais. Um, Grūti spriest par veiksmēm. To jau labāk var redzēt no malas. Bet īsnībā es varētu teikt, ka kopumā izdevās kaut kā stabilizēt šaha federāciju. Jo, ja tu paskaties pēc gada pārskatiem, kas ir pieejami vidā un nu, arī šaha federācijas lapā, tad 21. gadā man šķiet, ka šaha federācijas budžets bija 40,000 eiro gadā, kas ir supermaz. Protams, tur bija Covid pandēmija, protams, kad vairāk pasākumu nenotika, bet nu, tik un tā veselu gadu funkcionēt ar kaut kādu tādu budžetu ir ļoti smagi. Nu, un tad kas sanāca 22. gadā, tas kopējais budžets jau bija ap 130,000 eiro, un 23. gada budžets varētu būt vēl vairāk, vēl lielāks. Jā. Un tas ir tā neredzamā daļa, bet es uzskatu, ka tas bija izdevies, jo vienu brīdi federācija bija tiešām tādā smagā stāvoklī. Jā, bet par to, kas neizdevās, te var runāt ļoti daudz. Principā, kas neizdevās. Gribētos teikt, ka viss varēja būt daudz labāks. Un, tā kā nekas nav izdevies, arī tā īsti nevar pateikt. Bet ir bijuši eksperimenti ar kaut kādiem jauniem formātiem, kas nebija īpaši veiksmīgi. Ir bijuši eksperimenti arī ieviest kaut kādus jaunus turnīrus un paplašināt to jauniešu turnīru skaitu. Tas, ko mēs izdarījām, ieviesām jauniešu rapidu un blīcu. Ļoti, ļoti interesanti pasākumi. Es uzskatu, iepriekš nebija. Šogad pamēģinājām U20 čempionātu ievest, tā kā pārņemt to, kas jau ir pasaules un Eiropas mērogā notiek. Un trešā sadaļa šim jautājumam bija par atgādinās, lūdzu. Ko tu varētu, nu, ko tu gribēji varbūt realizēt, bet nesanāca varbūt tās tajā prioritāšu sarakstā vai laika dēļ varbūt? Tas būtu sabiedriskās attiecības. Jo, principā, lai aizvestu federāciju, jebkādu organizāciju, šobrīd līdz zināmam popularitātes līmenim, līdz zināmam līmenim, ka tevi tīmeklī atpazīst gan klienti, gan arī potenciālais atbalstītāji sponsori, sabiedriskajām attiecībām jāvēlta ļoti daudz uzmanības. Tur ir izdarīts praktiski nulle. Tas ir ļoti liels lauks, bet uzlabojumi pēdējos gados mums tur nav bijuši. Un īstenībā šaham ir arī vienkārši kā sporta veidam jau ir tāds prestižs. Un, protams, ka tu šahā, līdzīgi kā futbolā, hokejā vai basketbolā, tu nevari savu atbalstītāju popularizēt plašumā, bet toties tu vari atbalstītājiem, kas grib kaut kā tajā šahā ieiet un līdzdarboties, tu vari viņam dot daļu no tā prestiža, respektīvi, kas varētu viņu tēlu uzlabot. Tev kādreiz bija kaut kādi jocīgi pieprasījumi vai zvani, nu, piemēram, tur zvana kāda šahista vecāks un saka, manam dēliņam 3 reitinga punkti nav apskaitīti par novembri, kur viņi pazuduši? Vai varbūt kaut kas cits varbūt? Nē, īstenībā tas, ko tu saki, tas nav regulāri, bet gadās diezgan bieži. Kaut kas ļoti dīvains. Neatminēšos, bet bija, ka cilvēki ļoti, par kuriem man vispār nebija nekādas informācijas, zvana un prasa, kā var kļūt par šaha treneri, kā viņi var tur sākt organizēt kaut kādas savas šaha apmācības, kas viņiem tur nepieciešams, lai to darītu. Tālāk bija ļoti līdzīgi arī par turnīriem. Bija, kad šaha popularitāte auga un skolās arī skolotāji gribēja organizēt kaut kādus savus šaha turnīrus. Un tad rakstīja, zvanīja, kā mēs to visu varam izdarīt. Bet tā, lai kaut kas būtu super dīvains par to, kad būs jaunie šaha noteikumi un kad beidzot būs jauna šaha figūra, kaut kas tāds nav bijis.
Pasīdīsimies pāris bildes, un tu varbūt varētu pastāstīt, kas tās tādas ir, kāpēc tu tādas izvēlējies, kur tas ir. Šis Cēsis 2023. gads, pirmā pieredze ar šaha turnīriem teltīs. Jā, tātad šaha turnīrs teltīs sestdien, svētdien, un arī pēc ļoti interesanta formāta. Tātad tas bija duatlons, kad šahisti sacentās vienu dienu rapidā, otrajā dienā blīcā, un tad kopumā saskaitīja viņu vai nu punktus, vai nu ieņemtās vietas. Es precīzi vairs neatceros. Un tad, jā, uzvarētāji pēc to divu turnīru kopvērtējumu noskaidroja. Tas ir, jā, bilde Erto Opens 2023. gads, bet varbūt es sāktu ar 22. Tā man šeit ir nākamā bilde. Jā, nu šis bija tā ļoti ekstrēmi. 22. gads uzreiz pēc Pasaules šaha olimpiādas Indijā. Atgriezos ar laustu roku, jā, saoperētu. Ļoti novārcis, jo gan Indijā tas ēdiens bija tās, gan īpaši slimnīcā. Un nācās no Indijas menedžēt vairākas lietas saistībā ar RTO Open, ka likās, ka viena brīdi, ka viss nebūs. Bet beigās viss bija ļoti veiksmīgi. Un tā bija pirmā reize, kad es tiešām biju uz Erto Open skatuves. Nec kā spēlētājiem, nec kā iepriekš organizatoram man nevajadzēja uz skatuves kāpt. Un tā bija pirmā reize, kad vajadzēja teikt arī kādu runu. Un gan jūtos slikti, gan fiziski, gan arī emocionāli. Nebija par sevi nekādas pārliecības. Ja bija, zin kā, kad tu staigā ar vienu roku, un ļoti daudz ikdienas lietas nevar izdarīt, tad tas tā bišķiņ sit par to emocionālo pusi. Jā, un tā ļoti interesanti bija, ka tieši tādā izskatā vajadzēja kāpt uz tās skatos. Un, jā. Un tad reku te ir 23. gads, kur jau jūtos daudz pārliecinošāk, un tas pasākums man izvērtās arī daudz foršāk. Es varēju veltīt daudz vairāk laika ar to Openam. Un bija liels prieks par cilvēkiem, kas atnāca. Šis ir joprojām 22. gads. Un jā, tiešām liels prieks par tiem cilvēkiem, kas regulāri nāk, par Danu, kas no FIDE puses atbalsta šo pasākumu, par Egonu Lavendeli un Ingaru Ēriņu. Ļoti daudz nezina, bet Ingars Ēriņš ir tieši tā persona, kas iekustināja ideju par starptautisko šaha turnīru Rīgā, kuru pēc tam Egons ar savu komandu un savām šaha prasmēm to jau norganizēja. Ilmārs Krūms, kas vairākus gadus pats ir atbalstījis Erto Open jauniešu turnīru. Un tie cilvēki tiešām šim pasākumam ir ļoti svarīgi. Tāpēc ir liels prieks, kad viņi nāk un mēs tiekamies uz tā skatos. Jā, šī ir Serbija. Ļoti, kā jau teicu, pirmo reizi sajūtos daļa no šaha ģimenes, jo pēc turnīra Serbija mūs uzaicināja uz vakariņām, un vakariņas bija ļoti īpašas ar to, ka Novi Sada toreiz 21. gada decembrī pārņēma Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu. Tā tiešām ļoti foršas atmiņas. Ne pa pašu pilsētu, neko sliktu negribu teikt, bet viss ar savu plusu, savu mīnusu, bet cilvēki tur bija fantastiski. Okay. Kas tas meklēts šahs vai kas tas? Gan drīz, jā, tas šahs muzejā. Tātad laikam jau tradīcija aizsācējis Latvijā. Nevar teikt, ka šahs iepriekš nebija spēlēts muzejos, bet nevar arī teikt, ka tas bija ļoti regulāri. Ja pareizi atminos, tad pēdējo reizi pirms Cēsim 2022. gadā muzejā šahs bija iespējams, ka Jūrmalā, Jūrmalas muzejā, kad Aleksejs Šīros organizēja savus turnīrus. Jā, vēl bija, man liekas, Nacionālajā mākslas muzejā vienreiz arī. Tu domā Biržā, vai ne? Nē, mākslas muzejā. Mākslas muzejā tiešām, ka bija nopietni šaha turnīrs, jā? Vienu reizi tur kaut kas bija. Bet jā, taisnība par to Jūrmalu arī, jā.
Bet ļoti īpaša vieta izvēlēta CS koncertu zāli, un tā bija mākslas galerija, kur, nu, jā, nu šeit jau tas akcents bija vairāk nevis uz mani, bet fokus tiešām uz to norises vietu ar gleznām. Un šis ir nu, smagākais pasākums, protams, Jep. 21. gada Grand Swiss. Nu, tu pats zini, kā toreiz tur viss bija. Un par šo pasākumu tiešām ir gandarījums, ka izdevās neizgāzt viņu. Kā jau latvietim, kā jau perfekcionistam, man gribās teikt, ka, protams, vienmēr var labāk, bet šīs tiešām bija fantastiski sarežģīti un forši, ka izdevās. Es sanāk, ka tas bija novembris, es biju pusgadu kā pievienojos federācijai. Nu, tad no federācijas puses arī bija deleģēts šim pasākumam. Konkrēti man nebija nekādas pieredzes, bet neskapēc man tā nu sanāca, ka es atbildēju par Covid testiem. Tā bija testēšana bija obligāti ik pēc 2, ik pēc 3 dienām. Obligāti katru dienu, kas ienāk un iznāk no tā burbuļa. Un tiešām es varu apliecināt, ļoti daudzi nav ticējuši, ka nebija neviens pozitīvā testa gadījums. Un tiešām nebija. Cik mēs tos testus esam uztaisījuši? Nu, man galvā ir skaitlis 2000. Bet es pieļauju, ka varēja būt vairāk. Tie dati man kaut kur joprojām ir saglabāti. Un nebija neviena pozitīva testa. Un nebija tā, ka tos testus taisīja, nu, ka tie bija ekspresa testi, bet brauca tiešām cilvēki no laboratorijas, no centrālās laboratorijas, par kuriem liels paldies par sadarbību. Viņi brauca katru dienu, taisīja tos testus. Viņi tiešām bija daļa no mūsu komandas. Un tas viss, protams, arī ļoti dārgi izmaksāja, bet liels prieks, ka tas bija izdevies. Nu, jā, un šī laikam bija vienīgā reize, kad es tiku spēļu zālē. Jo lielākoties dzīvojos pa viesnīcu vai tajās palīga telpās. Un tā ir bilde no Blitz turnīra, kas jau bija pēc paša Grand Swiss turnīra, kur es arī dabūju būt par tiesnesi. Jā, Tie spilgtākie momenti. Jā, tos testus es ļoti labi atceros. Katru dienu arī man vajadzēja tur degunāt bāztiņas. Un es atceros, tev ir līdzīga atmiņa par vienu to situāciju Blitz turnīrā, ka toreiz tas Eriga Isī tur vinnēja kaut kādas, cik tur 5, 6, 7 partijas pēc kārtas, nu vai kaut ko tādu. Un ka uz to brīdi laikam nebija tā, ka viņš bija vispār zināms spēlētājs, bet ka tieši tajā Blitz turnīrā visi tur beigas sāka par viņu runāt. Vai tā ir, vai man tā liekas tagad? Nē, nu tā ļoti plašai publikai viņš diez vai bija zināms. Nu, jā. Bet šahisti noteikti zināja, ka viņš ir talantīgs. Viņš bija arī uz 21. gada RTO Open, kad atbrauca arī Nihals Sarins, Pragnananda, Gukeš, man šķiet, ka arī toreiz bija. Tiešām viņi atbrauca visi ar savu treneri. Ja tie 3 bija zināmi, tad Eriga Isī īsti vēl nebija. Bet viņš toreiz man šķiet ļoti labi nospēlēja RTO Openu, un viņam tā izaugsme bija ļoti strauja. Tā kā iespējams, ka tas Grand Swiss Blitz ir tas turnīrs, kurš tiešām plašākajā auditorijā parādīja savu pirmo reizi. Nu jā, jo man liekas, ka viņš tur uzrādīja vienkārši tik spēcīga sastāvu turnīrā, fenomenālu to startu. Un man šķiet, ka tur bija pasaules sociālos tieši, kas tas tāds ir un tā. Protams, ka nebija tā, ka viņš izlīda no Pārdaugavas, ja? Bet jā, tas man likās tāds, jā, tas tāds moments. Jā. Ok, ir pie šaha daļas. Tad, Toms, ko tu mums pastāstīsi un parādīsi pats galvenais par šahu? Jā, tad varbūt tāds priekšvārds par to. Man ļoti patīk, kad šahu projicē kā dzīves modeli. Nu, tā laikam ir Kasparova feature, bet tiešām man ļoti patīk salīdzināt lietas, kas notiek uz šaha galdiņa ar lietām, kas notiek dzīvē, un kā tu tās lietas uztver, kā tu uz to visu reaģē. Es uzskatu, ka ir 2 veidi, kā uztvert dzīvi. Uztvert ar prātu
vai uztvert ar sirdi. Nu, šobrīd esmu tas, kurš dzīvi ļoti uztver ar prātu, un man patīk meklēt likumsakarības, meklēt kaut kādas loģiskās ķēdītes, un tās arī ir tās lietas, kas man patīk šahā. Parādīšu dažas no tām, tad, jā, ķeramies. Tā, un šī ir partija. Nē, ar šo nesāksim, sāksim reko ar šo. Tā tad partija no 2022. Nē, 22. No vienkārši 2002. gada olimpiādas. Un, nu, izskatās pēc tipiskās spāņu pozīcijas. Un tad es paskaidrošu nedaudz par plāniem. Tātad Baltija attīsta, protams, zirgu karaļu flangā, nu, kas ir standarta manevrs, ka zirgs kaut kādā brīdī grib aiziet uz F5, tur bandnieku uz E4, pret ko melnie ļoti bieži spēlē G6, lai nepieļautu zirga aktivitāti, nu, un, protams, lai izvestu arī laidni. Un šeit Baltija izvēlās, angliski tauts to spēlēt squeezot, tātad ieņemt telpas pārsvaru. Viņi spēlē gājienu B3. Un gājiens B3 ir domāts, lai pēc tam mēs paietu D5 un to bandnieku stiprinātu ar C4. Un tad sanāktu tāda reku smuka bandnieku ķēde, un, kur Baltiem jābūt iniciatīva un nu, tāds telpas pārsvars diezgan nospiedošs. Melnie attīsta laidni uz labāku pozīciju, un šis ir ļoti izdevīgs brīdis Baltiem, kad to pozīciju tiešām aiztaisīt ciet, lai laidnis ir ierobežots ar saviem bandniekiem. Zirgs B6, gājiens, kas nepieļauj C4. Un, ja Baltiem nevar nospēlēt C4, tad melnie spēlē jau paši C6, un no balto telpu pārsvara principā nekas vairs nepaliek. Un tad šeit viss ir ļoti loģiski attīstās. Un kādu gājienu uztaisīt Baltiem? Ja tu, nu nevis tieši konkrēti tu, bet ja cilvēks ieraudzītu to gājienu ar Baltiem, es domāju, ka viņš nesaprastu to loģiku, kas ir zem tā gājiena. Bet viņi ir diezgan vienkārša, bet tajā pašā brīdī arī skaista. Tad kādos veidos Baltie var turpināt to C4 gājienu, turpināt savu ideju? Tad es uzreiz stāstu, nemēģinās minēt. Pagaid, nu, es nezinu, A4, ne? A4 ir ok, jā, bet ja seko C6, A4 man šķiet, ka šajā brīdī neviens nebija piedāvājis. Es šo pozīciju jau bijām apsprieduši, un tad ļoti daudz piedāvā laidnis D3, dāma E2, dāma D3. Visi gājieni ir ok, kas atbalstītu to C4 tiešā veidā. Bet ir arī ļoti foršs veids, kā to izdarīt netieši, un attīstot jaunu figūru. Jā. Ar torni uz B1. Tik smalki. Un doma jau ir tajā, ja tu spēlē C6, mēs ejam C4. Un šajā brīdī tā ideja kļūst skaidra, ka tu vari nokaut vienu reizi pēc C4, bet otru reizi vairs nesanāks, jo vienkārši paliek laidnis pa sitienam. Un tas ir ļoti smuks veids, kā netieši mēs varam turpināt savu plānu. Protams, melnie var nokaut, nu tad mēs arī kaujam, kas mums izdodas saglabāt spēcīgu centru un iniciatīvu. Partiju līdz beigām, protams, neskatīsimies, bet zināšu teikt, ka Baltie šajā partijā uzvarēja. Okay. Tad ejam tālāk. Protams, tie tādi smukie momenti ar to loģiku, ar šaha loģiku var partijas laikā izpausties vairāk kārt. Šī tiek uzskatīta par vienu no tiešām labākajām, kvalitatīvākajām un skaistākajām partijām pasaules šaha vēsturē. Kāpēc es devu tādu definīciju? Tāpēc, kad mūžīgi zaļā partija, kurā starp Andersenu un Kizerītski, viņi tiek uzskatīti par vienu no labākajām, bet viņi noteikti nav kvalitatīvākām. Viņi ir viena no interesantākajām.
bet tā šaha kvalitāte tur nevar salīdzināt ar mūsdienām. Šī ir ļoti kvalitatīva. Tātad no ķīniešu šaha līgas, kur spēlētāji ar baltiem, es neuzdrošināšos uzrunāt viņu uzvārdu, ar melniem gan spēlēt Dings Ližens. Un vēl viena lieta, kas man ļoti patīk šahā, tie ir aktīvi gājieni un gājieni, kas seko viens pēc otra, un tie ir, varētu teikt, arī gājieni, kas var tikt izdarīti ar roku. Sākam šeit. Zirgs C6, zirgs uzbruk dāmai. Tad dāma aiziet. Mēs uzbrukam lēdim. Lēdnis aiziet. Mēs sitam pa centru. Ļoti spēcīgi, ļoti forši un tā kā neļaujam baltajam sākt kaut kādu savu agresiju. Baltai attīsta figūras. Ejam uz priekšu, izvairamies no saistības un tagad mums parādās jauna iespēja. Lecam ar zirgu. Ok, ja gribam spēlēt aktīvi, tad nemainījamies un turpinam spēlēt ar uzbruku. Dāma atkāpjās, mēs tikai uz priekšu. Jā, šobrīd tad Baltai arī mēģina kaut kā aktivizēt savas figūras, reku ir saistība. Šis ir vajadzīgs gājiens, jā, mēs atdodam bannieku, bet, un tagad melnie spēlē ar bannieku uz C3, kaujot zirgu, atdodot dāmu. Šahs pa B2. Viņi izkustināja karalu, un tagad tornis D8. Bannieku pat B2 var ņemt, gan jāskatās no tornis D2, bet iespējams, ka tas ved vienkārši pie nomaiņām šoreiz. Un tad melnie spēlē ar zirgu uz A4, ar zirgu uz C3. Un šeit sākas tas skaistums. Tornis D4. Doma jau nav, protams, torni nevar kaut, jo tad atkal ir dakšiņi. Bet doma jau nav, kad to torni likt uz D4 un mēģināt uzķert baltos. Nē, doma ir paiet ar bannieku uz G4, un tas būs mats. Un te ļoti smuki, kā tas viss tālāk notiek. H3 spēlēm pret pretinieku plāniem. Melnie H5 spēlē atkal, mēģina savu plānu realizēt. Lednis H2. Ja tu saviem audzēkņiem mēģinātu izskaidrot, kāda tad ir tā gājiena jēga, es domāju, ka no sākuma viņi nesaprastu, bet viss ir ļoti vienkārši. Atbrīvojam vietu karalim pēc tā šaha. Tornis D2. Tas arī bija skaisti. Jā, atkal draudam ar dakšiņu, draudam dāmai, un dāma atkāpjās. Šahs ar zirdziņu. Karalis iet uz priekšu. Šahs ar laidni. Karalis nokāv. Un šeit šo partiju vispār varētu raksturot tā, ka Dings ar visām figūrām iet uz priekšu, un pēc tam ar visām figūrām iet atpakaļ, lai nomatotu jau karali, kas ir viņa galdiņa pusē. Arī karalis G7. Vai tu varētu saprast gājienu loģiku, kāpēc šis gājiens ir nepieciešams? Nē, droši vien torni dabūt ārā. Tieši tā, tu dabū laidni, dabū torni. Un es domāju, ka tādu šahistu līmeni, kas tikko ir sākuši, šis ir ļoti labs veids, kā tu vari izskaidrot viņam, kā veidot savus plānus šahā. Laidnis F4. Arī loģika ir ļoti vienkārša, lai aizsektos ar laidni un tas nebūtu šahs. Laidnis iziet, šahs, karalis aiziet. Dama sit B7. Tā tad atkal dubultdrauds, uz ko melnie vispār nekādīgi nereaģē, un viņi sit ar torni pa F2. Šis vispār nereāls gājiens. Jā. Un doma jau ir nevis nokaut pešku vai tur dabūt torni kaut kā. Nē, doma ir vienkārši iznīcināt to bannieku, kas traucē zirgam nokļūt uz lauciņa G3. Un tagad, ja zirgs tur tiks, tas ir mats. Baltie spēlē laidnis G5, un tagad aizsargājās. Uz zirgs G3 būs karalis H4. Tātad, aizsargājas no tā laidņa, piesac diagonāli. Atkal mēs atgriežamies pie mūsu plāna. Un ļoti forši, ka tev ir vairāki plāni, vairāki draudi, un atkarībā no pretinieka reakcijas tu vari atgriezties pie viena no tām. Zirgs F7. Protams, tas apdraud torni. Un tagad uz gājienu ar karalim vienkārši baltie nokauj to torni. Šahs.
Tad mēs aizinām to karali atpakaļ, lai vēl viens ļoti foršs upuris. Ziksē 5. Šeit Baltija ir padevušies, bet tas notika viss, protams, tāpēc šis gājiens ir vajadzīgs, lai aizvilinātu zirgu, zirgs vairs neuzbruktu tornim, un tad tā partija varēja beigties šādi. Šahs, nē, nu, nav šahs, bet tagad ir šahs, ka Melnie uzliek šahu ar laidni. Karalis šeit, čiks, un tas ir mats. Tā varēja beigties tā partija. Bet interesanti, ka tā pozīcija ir tāda, ka Melniem gandrīz nav vairs neviena bandinieka, bet ir visas figūras, atskaitot dāmu. jā, atskaitot dāmu un vēl vienu zirdziņu, kuru viņi noparēja beigās. Jā, bet vienā brīdī viņi spēlē. Tiešām ļoti interesanti. Un mēs lielā ātrumā pārskājām pāri šai partijai, bet tur bija vairāk ļoti forši tiešām momenti, kas ir saistīti ar šaha loģiku. Tā kā, tas ir tas, kas man patīk dzīvē, tas ir tas, kas man patīk šahā, ka tev izdodas sameklēt kaut kādas likumsakarības un sameklēt, tev ir kaut kādas pozīcijas, kuras tu jau zini, un tu mēģini atrast, kā latviski šo sauc, angliski tas ir pattern. Pazīmes. Kā latviski? Nu, pazīmes, kuras varētu no vienas pozīcijas, no tev zināmās pozīcijas pielietot arī citās pozīcijās. Un tas ir tas, kas man tiešām fascinē šahā. Nu, paldies, teiksim, Tomam un visiem pārējiem skatītājiem, kurus arī šahs fascinē. Jā, nu paldies tev, Andri!